Šajā video sekosim līdz sižetam, no varoņa skatu punkta līdz ietekmējusi sižeta vēstījumu skatītājiem. 2023. gada filmā Wonka ir izmantots trešās personas viszinošais skatu punkts, ļaujot skatītājiem iedziļināties vairāku varoņu iekšējās sajūtās. Šis stāstījums stils bagātina stāstu, sniedzot plašāku skatījumu. Skatījums sekojoši izpaužas caur epizodēm kā Slagvorta vērošana un pateiktais par Viliju Vonku no loga, dziesma ar policista priekšnieku un Slagvortu, fikelgraberi un prognozu, baznīcas priesteri, viņa negodīgums un notikums ar žirafi, Skrabites kundzes un Blīčera mīlestība, policijas priekšnieka sarunas ar 3 biznesa konkurentiem, kā arī viņa dzīšanās pēc Vonkas ikreiz, ka viņš pārdeva konfektes. Arī Slagvorta apciemošana pie Skrabites kundzes maksāšana citiem, kamēr nūdeli tiek ieslodzīta tornī, un vēl. Šīs daudzveidīgās perspektīvas veido slāņveidīgu stāstījumu, sniedzot ieskatu dažādu varoņu motivācijā un darbībās, ne tikai Vilijā Vonkā. Turpretī 2005. gada filmā Čārlijs un šokolādes fabrika arī izmantos trešās personas viszinošais stāstītājs, bet ar audiālu aizkadra balsi, kas atgādina bērnu pasaku filmu ierunātāju. Šī balss pārraide nodrošina uzticamu informācijas plūsmu. To var novērot epizodēs kā iepazīstināšana ar Čārlija ģimeni, Čārlija entuziasms veidojot rūpnīcu no zobu pastas vāciņiem, Čārlija tēva darbs un viņa atlaišana, kas aktuāli arī grāmatā, tikai tur rūpnīca tiek slēgta. Kā arī vēl filmas beigās pēc noraidītā piedāvājuma. Savukārt arī ir momenti, kad šī aizskata balss netika izmantota. Piemēram, epizodēs ar bērniem, kā Veruka Solta, kas meklē zelta biļeti, vectēva Džo atskats uz darbu pie Vilija Vonka, smagās mašīnas izbraukšana no rūpnīcas, globālā reakcija uz konkursu un tā tālāk. Šis stāstījuma stils ientreģē skatītājus, noturot uzmanību, atklājot būtiskas detaļas, vienlaikus saglabājot nostalģisku un pasakājumu stāstījumu toni. Tas arī uzsver Vilija Vonka konkursa globālo ietekmi, izmantojot vairākas perspektīvas. 1971. gada filma Vilijs Vonka un šokolādes fabrika izvēlas trešās personas ierobežot skatījumu. Galvenokārt koncentrējoties uz Čārliju, mēs redzam pasauli ar viņa acīm, daloties viņa pieredzē un cerībā saņemt zelta biļeti. Šis ierobežotais skatpunkts redzams visas filmas gaitā, Čārlija nabadzīgā dzīve un zelta biļetes atrašana. Caur televizora ekrānu redzamā Slagvorta slepenā iečukstēšana citiem bērniem, Vilija Vonkas noslēpumainās un ekscentriskās darbības un tā tālāk. Šī stāstījuma izvēle padara Vilija Vonku mums tikpat mīklainu kā Čārlijam un citiem varoņiem. Tas iegremdē mūsu stāstā, uzsverot labās un sliktās uzvedības tēmas, iztēles spēku un alkatības sekas. Katras filmas unikālais vēstījums skatījums kalpo noteiktam mērķim. 2023. gada filmas viszinošais skatījums piešķir tās varoņiem dziļumu, 2005. gada adaptācijā izmantots uzticams stāstītājs, lai paplašinātu sižetu un izveidotu viegli uztveramu filmu arī bērniem. Un 1971. gada klasikas ierobežotā perspektīva saglabā Vonkas noslēpumu, iesaistot skatītājus Čārlija piedzīvojumos. Bija epizodes arī, kad redzējām plašāku ieskatu par tēlu, kas nav Čārlijs. Salīdzinot ar grāmatu, kas ir literārs darbs, tajā iespējams gūt gan emocijas, gan iekšējos pārdzīvojumus, kā arī saņemt konfliktu caur tekstu, ko nav iespējams gūt filmā, ja nelieto aizkadra balsi. Tomēr šajā darbā arī redzams trešās personas viszinošais skatpunkts, piemēram, aprakstot Čārlija ģimeni un viņu grūtības. Tāpat arī stāstītājs humoristiski apraksta citus tēlus ar nelielu komentāru. Viņš kustējās tik izveicīgi kā vāvere, žigla, gudra, daudz pieredzējusi parka vāvere. Tas arī palīdz lasītājiem lēnām izveidot sev priekšstatu par Viliju. Neatkarīgi no tā, vai tas ir caur vizzinoša stāstītāja plašo skatījumu vai jauna zēna acīm, šīs filmas iemūžina Roalda Dāla iemīļotās pasakas burvīgās un morālās mācības. Šī trešās personas skatpunkta lietojums filmās un grāmatā noteikti veidot lielāku un dziļāku ieskatu par pārējiem tēliem, vidi un naratīvu. Tomēr rodas arī jautājums, vai ir labāk visu zināt vai atklāt informāciju reizē ar galvenajiem varoņiem. To jau labāk katrs pats zina.